Čau, mani sauc Gatis, un es esmu fotogrāfs. Tas nozīmē, ka es ikdienā mocu kameras un mocu viņas dažādā veidā un dažādām vajadzībām. Tas, ko es gribu izdarīt šodien ar jums, ir pateikt dažas praktiskas padomas, kā jūs varat nonākt ātri, vienkārši ērti, lēti pie rezultāta, kas varētu patikt ne tikai man. Pirmais un tas galvenais, ko nevajag darīt. Nevajag sevi mocīt. Ja nav ideju, vienkārši padariet kaut ko citu, paguliet, sanāciet vēlreiz kopā, paēdiet garšīgas pusdienas un ideja radīsies. Tas ir pirmais. Ja nav ideja, tev nevajag sevi mocīt. Otrais, ko nevajag darīt. Ja ir ideja, tad nevajag uzreiz steidzīgi ķerties pie viņas realizācijas, ja vēl vajag padomāt, varbūt, kad ir vēl viena ideja, varbūt, ka tā otra labāk par to pirmo. Ja tomēr otra ideja prātā nenāk, tad ķerieties atpakaļ pie pirmās idejas un realizējiet. Trešais, ko nevajag darīt, ir neiesaistiet savu ideju realizācijā pieaugušos pārāk daudz. Viņi nekā no šitā nesaprot, viņi parasti vienkārši traucē strādāt. Tā ir patiesības ir pārbaudīt, ticiet man, esmu mēģinājis. Tā, ko vajag darīt? Pirmais. Realizēt savu ideju tā, kā to nav darījis neviens cits. Ja jūs domājat, ka tomēr kāds cits tā ir darījis, tad dariet tik un tā, gan jau, ka nebūtu darījis. Otrais, ko vajag darīt. Fotogrāfija nav obligātais veids, kā viņu realizēt, bet fotogrāfijas ir vienkāršākais, ko vajag izdarīt. Es nemāku zīmēt, Andris Vītovičs māk, bet es nemāku. Bet es domāju, ka arī Petersona kungs nemāku zīmēt, tā kā labāk taisīt fotogrāfijas, tās viņam labāk patīk. Un man arī. Un, starp citu, Andris Vītovičs zīmē no fotogrāfijām. Tā kā fotogrāfija ir viss pats. Otrais, nevajag baigi saspringt un baigi domāt, ka fotogrāfijas tehniskā kvalitāte nosaka visu. Nevēla. Es pat zinu, ka manas divas labākās fotogrāfijas laikam ir tapušas ar telefonu. Es no šitā nekautrējos. Es ieteiktu jums arī nekautrēties, jo tas, ko es vērtēšu, nebūs tehniskā kvalitāte. Man interesēs vairāk jūsu ideja un spēja viņu realizēt dzīvē. Nevis tā tehniskā kvalitāte ir tas megapikseļu skaits, kas būs jūsu kamerai, kad jūs to darīsiet. Jūs varat šīs bildes apstrādāt Photoshopā, bet tas nav galvenais. Tikpat labi jūs varat griezt šīs bildes ārā un aplikatīvā formātā līmēt vienu otrai virsū, ja jūs nemākat to darīt datorā. Iespējams, ka tas pat ir labāk uzmokā. Par visiem pārējiem jautājumiem, kurus jūs gribat no manis zināt, tā skaitā tehniskai, droši man prasiet internetu formātā. Varat uzdot ar man arī citas jautājumus, kas jūs interesē, piemēram, par kura mūzika man patīk, kādas ir skaistākās krāsas, kas man patīk, par filmām varat man prasīt, atbildējuši, ja tas man patiks. Tā kā jums visiem jāparādās kopā, nevis jāparādās, bet jāpiedalās kopā šajā fotogrāfijā, un pareizi pārteicos, ir jāpiedalās, nevis jāparādās fotogrāfijā, tad tas šito lietu īstenībā atvieglo, kāpēc? Lūk sekojuši. Fotosesija parasti ir tāds liels process, kurā piedalās ļoti daudz cilvēku. Vieni gatavo ēst, vieni sagatavo apģērbu, ja gadījumā ir apģērbs. Vēl vieni sagatavo visādus aksesuārus, kas ir nepieciešami bildē. Viņi ir jāmeklē, viņi ir jāsagatavo. Tas ir vesela darba process. Sadaliet viņus, nemēģiniet uzņemties visu. Viens cilvēks visu. To vajag tā forši sadalīt pa pasi. Un vēl citi būs aktieri, vēl citi būs režisori un būs kāds arī fotogrāfs tajā visā procesā. Varbūt, ka tāpat īstenībā būs interesantākā sadaļa, kā jūs to visu tur tā spēsiet sadalīt tos pienākumus. Ja jūsu gala rezultāts ir vēlme uztaisīt grupas foto, tad īstenībā tas ir baigi grūti. Tāpēc, ka man nepatīk grupu fotogrāfijas. Viņas vienmēr parasti ir garlaicīgas. Pārsteidziet mani, ja jūs tāds taisat. Vienkārši pārsteidziet, ar vienalga ko. Ar izkrāsotiem matiem. Vai, es nezinu, man tagad ir grūti pateikt jums priekšā, vai ar to, ka jūs veidojat kaut kādu neierastu kompozīciju, negluži eglis formātā, bet kaut kādā. Bet neaiziet pārāk tā no tēmas.
atcerieties tēmu, fokusēties uz to visu laiku. Es nebiju pats vīrišķīgākais puika savā apkārtnē. Es nekad neesmu bijis pārvadonis šī iemesla pēc, bet man ļoti paveicās ar to, ka mani, tā teikt, es lielos kautiņos tā arī īsti neesmu iesaistīts bijis nekad. Es neesmu nekad no viņiem vairījies, bet tā kaut kā viņi vienmēr tā ir vai nu izbēgušies vai nesākušies, vai arī, ir izbēgušies pietiekami laicīgi, un es neesmu no tā cietis. Man ir baigi paveicies. Un kopš tā mirkļa, kad es kaut kad pusauģu gados sāku trenēties austrumu cīņas, tas ir aptuveni vecumā, tad kautiņi izpalika pilnīgi vispār. Nekāda vēlme pēc otra pieklapēšanas vai dabūšanas pa seju no otra cilvēku, un pēc tam arī vairs īsti nav bijusi. Es jūties ar to arī jums. Nedēļ tā. Bija viena reize, kad mēs viens pagalms pieteicām kariņu otram pagalmam. Un jāatzīst, tur bija viens tāds vardarbības mirklis, ko es atceros vēl līdz šim, jo mēs, tas nebija gluži indiāņu kauboju spēles, bet uz to pusi, jo mēs pieteicām tā kā kariņu otram pagalmam un paši sagatavojām kaķeņus un sēmītus un gaidījām otru pagalmu džekus tā kā ciemos pie sevis. Tie otru pagalmu džeki ieradās ar akmeņiem un nūjām. Tā kā spēku izlīdzināja, bija tur tā. Nebija pārāk vienmērīgi. Un tad mēs pamanījāmies vienu no tām puikām noķert no tām otru pagalmu kaut kā tā sanāca. Un piesējām viņu pie koka. Un jāatzīst šo mirkli, ka viņš tur bija piesies pie tā koka, es atceros vēl tagad. Un Mārtiņ, es to neesmu aizmirsis. Piedod, ka toreiz tas tā sanāca. Es laikam toreiz vēl tev atvainojos, bet ja kas atvainojos tev vēlreiz, es to negribēju tā. Pārējiem arī neiesaku tā darīt. Lieku reizi atkārtošanos, ka ja jums rodas vēl kāda veida tehniska vai estētiskas dabas jautājumi par to, kā realizēt savu plakātu ideju fotogrāfiskā veidā, nekautrējieties to prasīt internetu formātā mājaslapā www.lv manā sadaļā. Es tiešām atbildēšu, tas nav joks, jo, mazums, varbūt es gribu uzzināt, kā pareizi iedarbināt zipspūdzi un vai to vai dara jūsu galda lampa tā. Es jums pastāstīšu, ko var un ko nevar darīt. Labi? Paldies!